Šī nākšana no aktīvisma vides mani ļoti motivē turpināt visu laiku sarunāties ar šo pilsonisko sabiedrību, nevis tikai ar citiem politiķiem. Mani sauc Agnese Radziņa, un es esmu studente, kā arī aktīvi darbojos nevalstisko organizāciju sektorā. Es domāju, ka pirmais vārds būtu radoša, pēc tam nākamais varētu būt centīga. Es tā ceru. Es sāku tāpat kā daudzi ar aktīvismu un darbošanos NVO. Un tad, kad es jau kādu gadu darbojos aktīvi NVO, es secināju, ka ir vienkārši ļoti daudz projektu, kurus nevar izrisināt tikai tādā pilsoniskās iniciatīvas līmenī, jo visu laiku sanāk prasīt it kā atļauju politiķiem un atskaitīties, un ir tādas lielas sistemātiskas pārmaiņas, kuras vienkārši ir daudz vieglāk izrisināt tieši politikas līmenī. Es domāju, ka es ļoti ilgi vienkārši biju aizvainota par konkrētā Satversmes tiesas spriedumu neizpildīšanu, kas bija vai ne uz negatīvu emociju fonu vienmēr ir ļoti viegli atrast motivāciju kaut ko darīt. Es runāju par tātad Satversmes tiesas spriedumu par aizsardzību visām ģimenēm neizpildīšanu, kas tagad jau ir izpildīts tā kā daļēji vismaz, bet tad, kad es sāku darboties politikā, vēl nebija. Man politikā ļoti rūp caurspīdīgums un godīgums pret vēlētāju, nemēģināšanu, respektīvi kaut kā pārdot zināmas situācijas, ka viņas ir labākas nekā viņas ir. Man šķiet, ka tāda kolektīva patiešām problēmu apzināšanās varbūt ir daudz vērtīgāka nekā tāds maskēts optimisms. Man šķiet, ka darbošanās NVO man ir iemācījusi ļoti lielu cieņu pret citiem NVO darbiniekiem. Tātad primāri arī tajā politikas līmenī es domāju, ka tieši šī nākšana no aktīvisma vides mani ļoti motivē turpināt visu laiku sarunāties ar šo pilsonisko sabiedrību, nevis tikai ar citiem politiķiem. Man šeit tāds ļoti svarīgs punkts ir neapmaksātu prākšu ierobežošana, kas šobrīd Latvijā ir tāda ļoti populāra aktivitāte. Un arī kā jauniešu pārstāve, es vienkārši zinu, kā tas veicina situāciju, kurā tātad finansiāli privileģētāki studenti drīkst pieņemt šīs prakses vietas, jo viņi var iztikt bez tās naudas atalgojuma, kas varbūt tā kā prakses laikā citādi iztrūks no darba laika, ko nāks investēt praksē. Jauniešu politikai būtu jābūt arī no jauniešu šīs iniciatīvas, un ja runā konkrēti par caurspīdīgu politiku, tad būtu jābūt arī diezgan skaidri saprotamiem, no kurienes un kāpēc nāk konkrētas iniciatīvas, jo arī Latvijas kontekstā ļoti bieži runā par kaut kādiem aizmugurējiem finansētājiem un tam līdzīgi. Man šķiet, ka arī progresīvie ar atkāpšanos no Rīgas domes koalīcijas ir parādījuši, ka tas ir tāds prioritārs un jautājums, pie kura nevar apelēt ar kaut kādu mēģinājumu iziet uz kompromisiem. Un es arī kā progresīvo kandidāti ļoti cienu šos lēmumus. Tātad par progresīviem ir vērts balsot tāpēc, ka mēs esam jau valdībā pierādījuši, ka tās absolūtās prioritātes tiek arī izpildītas. No valdības deklarācijā minētajām prioritātēm ir izpildītas gandrīz visas. Un arī šajā Eiroparlamenta programmā ir atgriezušās tās pašas lietas, ko mēs esam atrunājuši jau ilgstoši citās programmās, piemēram, laulība, vienlīdzība, kas arī vienkārši parāda, ka tās iesāktās pārmaiņas tiks turpinātas, līdz tās tiks sasniegtas un piepildītas.